Psoriāze ir ģenētiska slimība, ko raksturo divi būtiski faktori. Pirmkārt, tā ir hroniska slimība, kas nozīmē, ka tā cilvēku pavada visu mūžu, un otrkārt, tā ir iekaisuma izraisīta saslimšana. Marta Ābele ar to saslimusi 12 gadu vecumā, uzreiz pēc tam, kad izslimoja meningītu. Tas sākās vispirms galvasādā, un tad laikam ejot uz priekšu, jeb kā man patīk teikt, pieaugot stresa līmenim dzīvē, tā psoriāze attīstījās. Tad jau augstskolā jau aizgāja uz apakšdelmiem, un tad pēc pirmām dzemdībām un Covid vakcīnas aizgāja pa visu ķermeni, un tagad esot manās otrās pēcdzemdībās ar otro bēbīti, arī ir pa visu ķermeni, principā kaut kāda 80% noteikti. Psoriāzi Marta Ābele gadu gaitā ir iemācījusies uztvert kā savu iekšējo kompasu, kā spēli, kas parāda, vai ir bijis pietiekami labs uzturs, pietiekami daudz gulēts vai ieliktas pietiekami daudz rūpes par savu fizisko ķermeni, garīgo veselību un telpu, kurā atrasties. Grūti teikt, vai kaut kas nestrādā, jo man liekas, ka katrs puzles mazais gabaliņš, ko mēs ieliekam tajā lielajā bildē, viņš iet uz priekšu. Ir bijušas kaut kādas diētas, kuras strādā, bet kuras ir grūti ieviest ilgtermiņā. Vai arī uznāk lielā iedvesma, kurā tu pārēji tikai uz dabiskiem produktiem un mazgā drēbes tikai ar eko-šmeko un tā tālāk. Bet tā dzīve iet uz priekšu un no sērijas tu ieej veikalā un ir kaut kāda ātrie pirkumi un kaut kas ir uz atlaidi. Un tu ātri var izkrist no tās aprites un ir visu laiku jābūt ļoti, ļoti apzinātam par to, ka pilnīgi viss, ko es velku mugurā, lieku savā mutē, ar ko es smērēju savu ķermeni, ar ko es vienkārši tīru savu māju, ka tas viss ietekmēs manu ķermeni. Un šīs ir tās lietas, kuras, diemžēl, dermatologa kabinetā tev neviens nestāstīs. Jo tāda lielākā lieta, ko es varu pateikt, kas nestrādā, ir hormonālie krēmi un smēres, kuras uz receptēm izraksta, jo tas viss veido aburto loku. Tu uzsmērē, to paliek labāk, līdz ko tu beidz smērēt. Ir atpakaļ 3 reizes vairāk. Slimība ir daļa no Martas identitātes, tomēr viņa konstanti sev atgādina, ka tam tā nav jābūt un ķermenis mēģina kaut ko signalizēt, tāpēc visu laiku meklē kādus jaunus paņēmienus, kā mazus puzles gabaliņus tos liek kopā, lai redzētu lielo bildi. Viens no jaunākajiem puzles gabaliņiem ir jauna diēta. GAPS diēta ir par to, ka mēs sasaistām mūsu gremošanas trakta problēmas ar problēmām, kas ir mūsu ķermenī. Diētas pamata autore Natāša Kembele, viņa stāsta par to, ka visas slimības sākas zarnās, un kamēr mēs nesavadam kārtībā savus zarnas, tikmēr tie autoimūnie procesi mūsos notiek. Un tad šobrīd es esmu uz tāda liela iedvesmas viļņa un metos iekšā šajā izaicinājumā. Psoriāze ir tāda slimība, kur neparādās tā reakcija uzreiz, viņa parādās novēloti. Līdz ar to es zinu, ja es iedzeršu parastu pienu, man aptuveni pēc nedēļas būs pilna galvasāde. Ja es apēdīšu kaut ko, man ir vienkārši jāskatās aptuveni nedēļas griezumā, kas notiek ar manu ķermeni. Tas nenotiek pēc minūtes, tas nenotiek pēc stundas, tas notiek ilgākā laika posmā un ir baigi jāmācās ieraudzīt, kas ir tas, ko es apēdu un ko darīja mans ķermenis laika gaitā. Pārtikas produkti, no kuriem psoriāzes pacientiem iesaka izvairīties, ir glutēns, cukuri, alkohols un smēķēšana, jeb uztura pārviešana tādā normālā, veselīgā dzīvesveidā. Tomēr Martas prāt vissvarīgākais ir vērot katra paša individuālās izmaiņas. Psoriāze nav vienkārši ādas saslimšana. Tā ir tik kompleksa slimība, kuru var ņemt no tik daudz dažādiem skatu punktiem. Un vienīgais, ko es gribētu visiem teikt, ir meklējiet to, kā jūs varat uzlabot savu dzīves kvalitāti, jo dzīve ar psoriāzi nav viegla. Nav viegli, katru dienu sūkt māju, jo vienkārši visās malās ir ādas plēksnes. Nav viegli mainīt gultas veļu visu laiku, jo tur visur ir ādas plēksnes. Nav viegli iet uz jebkuru restorānu vai kafejnīcu vai veikalu, kur visur ir tie kaut kādi ātrie kārdinājumi, kur tu skaidri zini, ka tev viņi nenāks par labu. Tā sajūta ķermenī nepazūd. Man vienmēr cilvēki jautā, kāda ir tā sajūta, kad ir psoriāze. Un tad, man liekas, visi zina, kā ir, kad ir sausas rokas, vajag sasmērēt rokas. Un tā sajūta vienkārši ir visāda. Uz jautājumu, vai psoriāze ir dārga saslimšana, Marta atbild, ka savā ziņā jā, un tas saistāms ar vēlmi meklēt, rakt dziļāk šajā saslimšanā. Man gribētos teikt, ja tu ej tādu parasto klasisko ceļu, kur ir vienkārši smērītas un tā tālāk, tad nē.
valsts apmaksā psoriāzes pacientiem visus ārstnieciskos medikamentus, to visu var darīt. Es tam vienkārši vairs neticu, un es tur vairs neesmu. Es mēģinu meklēt bišķi no tā dzīvesveida puses, un ja iet šo ceļu, un ja iet tādu kvalitatīvu šo ceļu, tad man gribētos teikt, ka tas ir dārgi, tas nav pieejams pilnīgi visiem, un ir vienkārši jārok pašiem, tas paprasa no mums, bet es vienmēr domāju par to, ka es zinu, cik gadus psoriāze man iespējams noņem no manas dzīves ilguma un no tās kvalitātes, kādā es varu nodzīvot šo dzīvi. Un tad, man liekas, katra tā naudiņa, ko es ieguldu kaut kādos izmeklējumos vai kaut kādās jaunās features vai kaut kādās jaunās lietās, ko es daru, es tā kā nopērku sev nedaudz kvalitatīvāku dzīvi un iespējams arī nedaudz ilgāku dzīvi.